Šeit bija pārkāpums. Šeit bija pat 2 pārkāpumi. Otrais sods Nīkaram otrajā puslaikā. Tāds ko? Un aizsardzībā Kersbergs kāpa nospēlē un tūdaļ arī nomēnās vietā. Labi bija domāts iespēles Kersberga. Izvēlās no partneri. Nīkaram labi izvēlēts spēlēt uzbrukumu un Zinkas tur trūks. Un sliktākais, ka ļoti labi Sidijs. Galu galā izdara piespēli, labi piespēli. Skatāmies atkārtojumu. Mēs pagaidām darbojamies. Galvenais, lai beigās nesanāk tā, ka tieši šie pārkāpumi izšķir šīs cīņas likteni. Uzbrukums ir pagalam. Pazudis Rābai, reti tiekam pāri lauku. Fumasa ļoti spēcīgi sitināt. Šobrīd 4 vārtus. Pēdām ir tikai 1 vārtus. Zabarovskis mēģina apvadīt pretinieku un tagad līdzēt. Ļoti lēnumi. Lapkovskis vietā. Un paliek spēlē Žamakulovs. Kersbergs ir izskati. Reiz bijis arī mēģinājums 0-0, 2-2, 3-3, 4-4. Bija iespējas uzmanāt rezultātu starpību, tās netiek izdarīts. Redzam ātras pretrieciens, Maksims Ceņas netiek. Pēc Kābāris ir vietā, klāt šī spēka izšķirošajām minūtēm. Faktiski izšķirošās minūtes jau ir sākušās, vēl jāsēt 2 pretspēlētājs, atspēlēt neveiksmīgi, Rāba ir atgūt bumbu, uz Vinsku spriešu, uz Kubiku, Kersbergs, atpakaļ Vārtsbergam, atpakaļ. Skābārdis. Lapkovskis, Jāskubovs, pēc ar Bruno. Caur ko gan vēl, ja ne Bruno. Un nav pārkāpumu, cerējuši pārkāpumu tagad Čeki. Baptistā, varbūt arī pa labi, viņš redz tikai kreiso motoru. Sits un ir vārti! Ir vārti un Rāba pirmoreiz izvirzās vadībā. Jevģeņijs Kersbergs panāk 3-2. Jevģeņijs Kersbergs uz Skābārdis. Un Rāba pēc ilgāk pārtraukumu varēs veidot savu uzbrukumu. Nekādas 2 minūtes vismaz skaidrāk bija iespieduši mūs. Mēs atkosim Kersbergs. Sprā centrās Ceņam. Ceņas vēlreiz Kersbergs. Barons. Rīskats spēlē Barons. Nu, jāgūs pārti, tagad Kersbergs. Gribēja Kaut aptiekās 1 no citiem potenciāli. Kā jau minēja, pašaizliecīgi abu komandu spēlētāji šodien darbojās. Vai arī tagad nebūs sods, gan Svilpe atskan. Trešais pārkāpums Nīkaram un pret Kersbergu ir fiksēts noteikumu pārkāpums un turklāt Kersbergam. Spriešu Sekēlu.